Esiet sveicināti, ciemie sporta draugi. Sporta podkāsts Neksperti atkal jūs mājās. Kārlis Kamrovskis, Andris Auziņš. Sveiki! Jā, sveiki visiem. Atkal esam atpakaļ. Atkal nepildām solījumus. Jauns gads pienācis, bet esam palikuši tādi paši kā visi politiķi. Sasolām, jā, un tad nepildām to visu, bet labā ziņā tāda, ka esam atpakaļ. Labs nāk ar gaidīšanu, Andri. Man liekas, tas arī mūsu kontekstā. Daudz, kas ir noticis sporta pasaulē, noteikti un ne tikai sporta. Pārunāsim daudz un dikti, kā mūsu divām ekspertiem. Mums tas patīk darīt, izteiksim viedokli par lietām, bet liels prieks par mūsu skatītājiem, klausītājiem, par atbalstu. Spiežam arī šim video īkšķītī, spiežam abonēt. Mums jau 140 abonenti, tā kā milzīgs paldies jums, kas skatāties un klausāties. Tas tiešām priecē, ka abonē mūs un klausās kaut ko interesantu. Varbūt arī mēs jums sarunājam un pasniedzam, bet ne par sportu, Kārli. Es gribētu paprasīt, kā tev patīk Latvijas Eirovīzijas dziesmu izvēlētā? Par šo vakar bija ļoti lielas un plašas diskusijas WhatsApp čatos un X-ā, jeb kā varbūt normāli cilvēki to sauc par Twitter. Es teiktu, ka nav pareizā izvēle, ņemot vērā, ka dziesma Kāpēc? Kā nav pareizā izvēle? Kāpēc? Dziesma latviešu valodā. Un? Eiropa nesapratīs mūsu. Kad Eiropa mums sapratusi? Nē, tas taisnība. Cik reizes mēs neesam sūtījuši angliski un tāpat, kā netiekam, tā netiekam. Kad mēs pēdējais finālā tikām? Dons pagājušajā gadā. Un vēl pirms tam? Ilgi. Baigi ilgi nebija. Ilgi, jā, tad varbūt nav starpība, vismaz aizsūtam latviski, ne? Nē, labi, tādā ziņā dziesma jau kečīga un forša, bet es saku, man tas skeps ir par to, ka tā ir latviešu valodā. Man nav nekas pret latviešu valodu, nepārprotiet, bet, teiksim, uz tādas Eiropas skatus, es neesmu pārliecināts, ka tas nostrādās. Arnis Mednis nebija pēdējais latviski? Varētu būt. Es neesmu tik liels Eirovīzijas fans. Viņš bija angliski, too much. Jā, too much bija. Viņš bija angliski. Fomins Ivo bija latviski. Pareizi, jā. Tas bija latviski. Tas, man liekas, bija pirmais, un šis varētu būt otrā reize, ka latviski dziesma. Nē, es eksperts sportā. Labi, Lūdzu, pāriem par sporta. Nē, bet es gribēju zināt, kā Eirovīzija tur viss ir un tā tālāk. Es pats neskatījos, tikai izlasīju ziņas. Es arī neskatījos, es tikai zinu līmenī. Tikai pāris fragments no tās dziesmas dzirdēju. Nezinu, man patika. Personīgi likās, ka diezgan, kā tu teici, kečīgi. Šovs ir arī viņiem labs šim priekšnesumam. Man liekas, ka tas arī tādā Eirovīzijas kontekstā nenormāli svarīgi, ka ir šovs. Jo, ja ir labs šovs, tad tu vari varbūt nebūt tik izcils vokāli un tajā dziesmas, teiksim, kontekstā, bet tu vari būt jaudīgs un iznest to savu priekšnesumu. Un tas jau daudz balsotājiem arī patīk. Labi, ķeramies, vērsim pie ragiem. Sāksim ar basketbolu. Luka Banki pasaka, ka pēc Eiropas čempionāta basketbolā vairs nevadīs Latvijas izlases. Tu laikam esi Andri Gaišreģis, jo neatceros pirms cik nedēļām vai epizodēm tu sacīji, ka tev ir tāda priekšnojauta, ka tā tas arī būs, un redz, taviem vārdiem ir spēks. Tā tas arī notiek. Jā, tā jau nebija tikai priekšnojauta, arī runas, kas dzirdētas un tā tālāk. Paprasot pāris cilvēkiem, kas notiek, kas nenotiek, tad bija tas skaidrs zināms, ka tā arī būs. Bija tā kā loģiski. Mēs paši redzam, kā ir ar Luku Banki. Arī tas pēdējais darba piedāvājums, tagad, kur viņš aizbrauc uz Turciju. Jā, tas arī likās, vienkārši kā tā var notikt, jā, ka tev kā labprātīgi aiziet, tad pieņem. Nevar viņš savienot vairs un netiek arī mentāli. Un otrs, ko es gribēju teikt, manuprāt, ka Luka Banki ir sasniedzis to, ko viņš varēja sasniegt Latvijas izlases. Ja viņš paliktu ilgāk, tas jau būtu lejupceļš arī mūsu Latvijas basketbolam. Pagaid, tu uzskati, ka 5. vieta pasaules kausā tīri griesti? Nē, viņš varēja vairāk. Yeah. Pat pats redzēt tas spēles, man tur, cik maz pietrūk, lai mēs reāli medaļām spēlētu. Jā. Tas bija pīķi turnīrs, viss kārtībā. Jā, tagad redzēsim Eirobasketā, jā, bet ja viņš paliktu ilgāk, es domāju, ka tur tā progresa mūsu izlasēji kā tādai netic, ka būtu. Bet tagad, kad viņš ir tik jau saulēcīgi paziņojis, tad jau praktiski vairāk nekā pusgadu pirms šī sadarbība noslēdzas, vai tas izmainīs arī tādu mikroklimatu izlasē un to dinamiku? Man liekas, ka varbūt tas nebija pats veiksmīgākais solis to tik saulēcīgi pateikt, jo man liekas, ka nelīdz galam spēlētāji uzticēsies viņam. Jo citi domās, viņš jau tāpat vairs drīz mūs netrenēs. Nav tāda šauba tomēr, ka... Man liekas, ka jau tagad ir diezgan grūti spēlētājiem ar viņu sastrādāties kā tādu, jo viņš ir ļoti prasīgs un pēc tam detaļām tur nenormāli. Tie treniņi arī gari ir īstenībā šausmīgi. Ja? Un tad, kad tev liek to vienu to pašu darīt nevis 10 reizes treniņā, bet 50 reizes, reāli apnīgi. Viņš ir stūrgalvīgs. Tādā ziņā viņam ir savs skatījums un tikai tā un nekā citādā. Jā, tas, protams, atkal ir tikai manas domas, bet es domāju, ka
arī pašiem spēlētājiem šobrīd diezgan grūti būtu. Viņi ir saguruši no izturēt, šī Banki no šī stila un tā tālāk, ka viņiem kaut ko jaunu patiktos darīt. Bet šeit jau atkal ir. Viss jau ir labi. Banki ir super treneris, mūsu Džek arī ir rītīgs super spēlētājs šobrīd. Ja tev pasaka, ka tagad Eiropas čempionāts, tad pēc tam līgums beidzās un nebūs. Jebkurš profesionāls var sevi nomotivēt, sagatavoties. Līdz tam tas ir galvenais turnīrs, un pēc tam viss kārtībā, tur ceļš šķirāts, un vienalga kāda cirvi tur parādījušies, viens pret otru. Bet īsti profesionāļi var sadzīvot uz noteiktu laiku, ka tu zini līdz tam un tam datumam, līdz tam un tam turnīram. Kaspars Ciprus intervijā Latvijas un Izraēlas sieviešu basketbola spēlē izteicās, ka Luka ir visu laiku labākais treneris, kāds mums ir bijis, un viņš šaubās, vai jebkad mēs tikpat labu treneru dabūsim. Ko tu par šiem izteikumiem domā? Treneris ir labs, rezultāti ir labākie, kādi ir bijuši. Pasaules kausā 5. vieta nekad nav bijis, tur cepura nostē. Protams, fakti strādā par labu Kasparu teiktajām, bet Banki ir laba līmeņa treneris. Viņš iepriekš arī tur labā līmenī bija trenējis, bet vai viņš tur ir galvasties pārāks? Es nezinu. Ja, piemēram, tirgus būtu vaļā krietni ātrāk un varētu, piemēram, Armāns Krauliņš būtu jaunāks tajā laikā bijis. Es nezinu, iespējams, varbūt viņš arī Eiropā būtu ticis kaut ko trenēt. Es tikai, protams, teoretizēju. Respektīvi, tu saki, ka Banki ļoti pateicīgi apstākļi salikās. Viņam arī pateicīgi apstākļi, bet viņš arī labi līmeņa treneris. Protams, viņš ir super labi līmeņa treneris, bet vienkārši tur salīdzināt, ka viņš ir visu laiku labākais Latvijas treneris. Tas ir pārāk skaļi. Man likās, es to interviju klausījos, man tāds, viņš ir labs, bet vai tiešām visu laiku labākais un nekad tik labs nebūs, es nezinu. Piemēram, Valdemārs Baumans, Tieši cilvēks, kurš nezinu. Zvaigžņu izlases. 35. gada galvenais treneris. Eiropas čempions. Tieši tā, ko tu pa viņu teikt, tad nebija labs. Sapņu komandas treneris, nebija labs, atvaino man. Nevar tā salīdzināt, manuprāt. Bet, Banki ir noteikti top 3, kā viss kārtībā, tur ir viss forši, bet celt viņu debesīs es arī necelu tā baigi. Viņš izdarīja ļoti labu savu darbu kvalitīvu, tagad tur jāpieliek tāds izsaukuma zīme, protams, Eiropas čempionāts basketbolā. Un es ceru, ka īstenībā tas, ka viņš tagad jau ir pateicis, ka tur pēc tam vairs nebūs un viss ir atklājies un nav vairs nekāda zemūdens akmeņa, ka viņš pats, arī komanda pati, varēs nebūt tik saspringt. Jo arī no žurnālista puses, piemēram, komunikācija, tas saspringums ritīgi bija jūtams. Jūtams. Jo tu bieži uz preses konferencēm devies spēlēm, un tu vari teikt, ka tas tā arī bija. Jā, arī tā sistēma tāda. Pie Bagija atceros, smuki sazinies ar komunikācijas daļu, informē treneris, un tu tur vari uz treniņu aizbraukt piefilmēt, sarunāt kādu ātro ekspresu interviju no treneru vai spēlētāju. Tālāk. Pie Banki, tur katru reizi tās ir galvas sāpes. Es nezinu, vai tas ir Banki dēļ vai kaut citu iemeslu dēļ. Bet tas vienmēr ir diezgan sarežģīti. Tas arī ir tā lieta, ko es redzēju, kas palika daudz stingrāk ar katru mēnesi, ko Banki bija ilgāk Latvijas izlases treneru amatā, ka tā spriedze viņam parādījās. Tagad es pieļauju, ka viņš to pateica, ka varbūt arī tas spriedze būs. Tas arī gan ekspresīvs treneris. Un līdz ar to arī Banki, viņi tādā kaut kādā mērā līdzīgi. Protams, tā ir arī Robis Štelmachers ar tas pats. Ar viņu arī nebija viegli sastrādāties. Teikšu, tādā žurnālistu līmenī, kad, teiksim, vajag aizbraukt uz treniņu, piefilmēt kaut kādu interviju. Arī nebija viegli ar Robu Štelmacheru. Tas ir kā kurš cilvēks. Protams, bet Bankai saka, tas pēdējais gads, kopš viņš vēl paralēli strādāja, varēja just ar vien vairāk un vairāk. Viņš tāds sāspringts atbrauc un negrib un neļauj un aizliedz. Tas ir spriedzes jautājums, tāpēc, ka tev visu laiku ir jāsavienot divi darbi, vai ne? Tieši tā, un tad, piemēram, arī es ļoti labi bieži sapratu komunikācijas cilvēks, ka viņam varbūt treneri pasaka, ka nē, bet žurnālisti 5 prasa, ka lūdzu, man vajag to un to. Tad tu esi tagad dzirnekļiens starp diviem. Arī neapskauž. Un tev jābūt gan labās attiecībās ar treneru kolektīvu, gan ar mediju pārstāvjiem. Tieši tā, es ceru, ka tas arī viņam mazliet atraisīs, ka viņš atkal būs tāds pats Bankai, kāds viņš bija. Atceries, ka viņš atbrauc. Tas intervijas bija tādas, vienkārši tu klausies un smaidi. Es arī atceros ar Gundaru Rēderu 1-1, kad mēs to 5. vietu izcīnījām. Intervija arī, man liekas, fantastiska intervija. Kā viņi komunicēja un kā Banki savu filozofiju stāstīja ne tikai basketbola laukumā, bet vispār dzīvē kā tādā. Un es gribētu teikt, ka tomēr Luka mainīja mūsos to
iedeva tādu uzvarētāju mentalitāti, ko es ar to domāju. Ja bieži vien līdz tam mēs tādās līdzīgās spēlēs, kur daudz kas izšķirs, mēs tomēr ar 1 vai 2 vai 5 punktiem zaudējām, tad kopš bankī strādāja, vairāk bija spēļu, kur mēs spējām laust to spēles gaitu un tomēr uzvarēt, kas mūsu basketbola izlasē bija kaut kādā ziņā netipiski. Līdz ar to es tomēr gribu dot arī viņam tādu uzticības kredītu, varbūt ne, bet tādas nopelnas tiešām bija labi, bet es piekrītu tev, ka sāk jau sevi izsmelt. Es arī tā domāju, bet pafilozofējam, iedomājies. Eiropas čempionāts beidzās, bankī paliek strādāt Eirolīgā, ja? Bet pēc, nākamajā sezonā kaut kad viņu paņem ar atlaižu no Eirolīgas komandas, viņš čeklē bezdarbniekos. Un mums, piemēram, ar to nākamo treneri nav īsti izdevies, tur sākums labs, varbūt basketbola izlasē, ja? Un bankī ir pieejams. Es domāju, ka ņēmu uz vēl vienu termiņu pēc gada pārtraukuma, vai 2 gadu pārtraukuma. Bankī būtu labs? Ņemt atpakaļ mēs? Es domāju, ka mēs ņemt, jā. Tu paņemt, jā? Jā. Es domāju, tāpēc, ka tas tā kā, mīls stāstā. Veci mīli nerūs. Tur bija kaut kāda priekšvēsture, un ja laba priekšvēsture, tad kāpēc gan ne? Tā tāda filozofija, bet citu, kā tev šķiet, mūsu nākamais izlases treneris būs latvietis vai ārzemnieks? Tas ir šobrīd ļoti spekulatīvs jautājums. Bet, es gribētu Jāni Gailīti redzēt kā galveno izlases treneri. Kāpēc ne? Tu uzskati, ka viņš ir gatavs šim viņš solim? Vācijā vēl aizvien super, bet labi, Jānim problēma tā ir pat kā bankī šobrīd, viņam ir otrs darbs, klubs. Jā, bet tā nav Eirolīga, jā. Tas nav Uleps automātiski, viņam tie izlašu logi ir brīvi, ja viņš var būt klāt. Bet es Jānu Galīti labprāt redzētu, bet vai viņam uzticēsies, par to gan es nezinu. Bet daudz, kas man liekas, ir atkarīgs arī no finanšu situācijas. Es tieši gribēju jautāt, vai LBSam ir tāds cipars, kontā, lai varētu pacelt arī ārzemnieki. Jā, jo skaidrs ir, ka, teiksim, Artūrs Visockis Rubens vai Jānis Gailīts, mēs viņus varētu nolīgt un viņi piekrištu to trenēt. Arī par mazāku summu, teiksim tā, jā, tomēr tas ir prestižs. Jo tas nav Itudis, Atamans, Duško Ivanovičs, varam saukt, tie nav top līmeņi. Bet ja tu gribi ārzemnieku, tur tev ir jāatver maciņš uzreiz, jā, un... Es domāju, ka mēs esam patērējušies diezgan pamatīgi. Vai ir LBSam tik daudz naudiņas šobrīd, jā, Eiropas čempionāts basketbolā. Teorētiski varētu ienest šo naudu. Ienesīs noteikti ienesīs, jā, bet vai tur nav tā, ka jau tā nauda kaut kam citam jau ir rezervēta, jā, piemēram, kā 15. gadā bija, ko viņi uzreiz rezervēja jau pabeigtajām projektām komandas sportspēļu hālē, jā, jo LBS bija pirmie, kas to iesāka. Un tā kā es nemācēšu teikt. Ja ir naudiņa, tad es domāju, ka Latvietu mēs neredzēsim. Ka mēs redzēsim ārzemnieku. Es domāju, ka šī vadība, Kaspars ar Raimondu gribēs ka viņi turpinās to ceļu, ka ir ārzemju treneris. Jā, izvilkt kādu labu lozi un kaut ko vēl tādu zināmāku dabūt. Varbūt ne tos uzvārdus, ko tu nosauc. Tas ir top 5, jā, treneri. Bet, kaut kādu tādu bankī līmeņu, jo bankī jau būsim godīgi arī neviens nezināja Latvijā. Nepārāk, jā. Daži varbūt, kas ļoti bija sekojuši līdz, ka viņš tur bija. Jā, tajā augšajā... Cipras jau arī atzina, ka sarakstā viņš bija tāpēc, ka viņam pašam bija kā spēlētājiem ar bankī ļoti labi pieredze, kad viņš bankī vadībā spēlēja. Tā kā vienkārši tas bija arī Kaspar Ciprus nopelns patiesībā, ka viņš tādu lozi izvilka ar bankī. Labi, pirms mēs pārējām tālāk, spekulatīvs un tāds pavisam traks jautājums. Rudenī Eiropas čempionāts basketbolā Latvija cīnīsies par medaļām? Jā. Es arī gribu ticēt, ka mēs lai gan īstenībā paskatoties no tās izlases, ja būsim godīgi pēc tā spēka, man izskatās, ka mēs esam aiz piecinieka. Es teiktu, ka mēs pēc tā talanta... Ja daudziem spēlētājiem ir karjeras jau finišs patiesībā, vai ne? Es teiktu, ka sastā vieta pēc tā, pēc tās talanta varbūt, kas tev komandā ir apmēram. Bet mums būs mājas sienas. Bet mājas sienas, protams, un arī, es jau teicu, tieši vienkārši tas, kad arī pēdējā dējā ar bankī, aiziet. Nav skaidrs. Porziņģim varbūt šis ir pēdējais lielais turnīrs. Jā, tas arī jaunāks nepaliek. Un tas ir virknē spēlētāji. Jā. Tāpat, piemēram, Jānis Strelnieks nezinām spēlēs, nespēlēs šobrīd vispār bez kluba. Viņš padeltenis spēlē labi. Jā, to mēs zinām, jā. Tad viņš sev kaut kādā formā uztur. Un līdz ar to tas ir tāds pa vairākiem spēlētājiem. Brāļiem Bertāniem arī, vai ne? Dāvs tagad Dubajā it kā labi spēlē. Dairis Vefā arī kā viens no līderiem, bet jaunieci viņš arī vairs nav. Tā kā es arī gribu redzēt, kāds būs tas izlases modelis, respektīvi salikums starp jaunajiem un pieredzējušiem spēlētājiem. Bet mums jau nav jaunie.
Pagaidi, kas tam mums ir jaunie? Lomašs? 96. gads. Atvaino man, viņš labākie vecumā. Steinbergs, pastāst, cik viņam gadi? 24, 25. Šogad 25 paliek. Labi, nav tricārs. Pagaidi, bet kas tas ir jaunais? Šitais man arī ir reāli apmērs. Jaunie. 25. Kādi jaunie 25 gadi čekam šogad paliks? Tas ir vecums, kad jau sen jāspēlē jau ir visi. 5 gadi. Taču kāds jaunais? Žagars arī. Kāds jaunais? Nemēs tur saukt, tur ķilpu vēl kaut ko. Arī viņš nav nekāds jaunietis. Arī vairs nav jaunie. Tur jau tā lieta, tur jau ir jāspēlē visi, un viņi arī spēlē. Labi, ķilps ir mazliet jaunāks, bet visumā nav jau mums te jaunie neko tur daudz. Jā, tā kā mums principā ir tiešām, kā tu teici, pāris tie veterāni, un tad pārējie visi ir tādos labākajos gados. Jā. Jaunais vai tur kāds 20 gadīgs tiks tajā izlasē? Kurš? Es neredzu nevienu. Kurš varētu? Baigi, man arī nav neviena, nav mums tāda džeka, kas varētu tagad 20 gados tieši šajā Eiropas čempionātā. Jā, būtu pamatsastāv, piemēram, spēlētājs. Jā. Vai kaut vai 10-niekā. Es reāli neredzu. Tas tāds grūts jautājums. Jā. Tas nav grūts, vienkārši nebūs. Mistiski jau neuzpeldēs pēkšņi. Protams, Ja neņem Andžeju Luka Banki, kas ir ļoti labi līmeņa spēlētājs, tad jau diez vai kādu baigi no malas tagad ņems. Plus vēl man ir baigās tādas pārdomas, ka Artūrs Strautiņš diezgan smagā traumā ir iedzīvojies un nav skaidrs, vai viņš vispār būs gatavs mums palīdzēt. Pārauta nesot tā saita, viņa esot savainota, es tā sapratu, jā? Laikam, jā, tā bet nesot skaidrs, vai būs vajadzīga operācija vai nebūs. Tas ir vēl štruntīgāk. Tas sanāk tā, ka viņi var noturēt, mēnesi bez operācijas, tur mēģināt saprast, ka tomēr ir jātais, un tad vēl mēnesi ilgāk tā būs tā rehabilitācija. Traņķīgi. Labi, ejam tālāk pie starptautiskā basketbola NBA maiņu vājprāts. Luka Dončičs, no kurienes, no Dallas Mavericks, nokļūst megapolē Losandželosā un velk mugurā Lakers krēklu. Andri, cik negaidīt bija arī tev šī maiņa? NBA varbūt nav tā līga, kur es tur visu laiku sekoju līdzi, tā ka tur vairākas dienas skatos. Bet tāpat katru dienu noteikti es pasakoju līdzi, kas tur notiek. Šitais bija man pārsteigums, un es gribu ritīgi. Viņi, protams, man nesapratīs tie cilvēki, kurus tagad uzslavēšu, jo viņi visi ir amerikāņi. Ja? Es šitos gan Dallas, gan Losandželos ģenerālmenedžeri. Vienkārši šāda līmeņa maiņu noorganizēt tā, ka neviens nezina. Reāli ne Lebrons, ne pats Dončičs, ne žurnālists, neviens insiders, neko pat nenojaušu, vienkārši bēms. Samainām Deivis pret Dončiču. Wow. Tas precedents, reāli precedents. Kaut kas tāds ir vispār NBA noticis. Es nezinu. Es neatceros. Es domāju, ka nē. Jo taču pie katras mājas, taču vienmēr ir kaut kādas mazākas vai lielākas baumas, runas. Kaut kur kāds kaut ko tu informāciju izokšķirē ārā un kaut vai mazumiņu izvalk, ka kaut kas liels plānojās. Bet šoreiz nekas tam līdzīgs vispār. Pilnīgi kapa klusums un tunk samaina. Kas notika tikko? Zini, neloģiski man šķiet, es neesmu Dončičs fans, vispār nē. Tā kā nē, jo, lai cik viņš būtu nenormāli jaudīgs uzbrukuma spēlētājs, viņam ir diezgan daudz trūkuma aizsardzībā, un arī tā viņa konstantā čīkstēšana, par lietām, labi, tas tā, bet ja cilvēks ir aizvedis komandu iepriekšējā gadā līdz finālam, un tu viņu vienkārši aizmaini, tas man tomēr nav īsti skaidrs. Turklāt, man liekas, Dallas manās acīs šogad bija potenciāli labāk nokomplektēt nekā pagājušajā gadā. Jā. Tas ļoti, ļoti drosmīgs solis, lai neteikt vairāk. Es lasīju to, ka daudz uzskata, ka Mavericks ir ieguvējis šajā te maiņā. Bet es tā skatos un nevaru saprast, kāpēc, jo Deivis ir krietni vecāks. Un nenormāli traumatisks. Tā kā nenormāli traumatisks. Kāreiz, principā. 31 gads ir Deivisam. Traumatisks spēlētājs. 25 gadīgs un 31 gadīgs. Jā, vai ne? Es nezinu, kur tur Dallas ir baigi ieguvējuši šobrīd. Tur, zini, visi tagad mēģina izokšķerēt. Kas tad bija tas melnumiņš aiz naga? Kāpēc tad to Luku? Frančīzes spēlētāji tā pēkšņi vienā dienā visiem pa kluso aizmaina. Tad tur saka, ka viņš tur liekas svara problēmas, kam es īsti neticu. Come on, viņš pat kā... Jau, mums ir liekas svara problēmas. Man ir nenormāli liels problēmas. Un ja tas spēlētājs, ja pat viņam ir tie 5 kilo, varbūt vairāk nekā ķipi vajadzētu, un ja viņš tur skolo 95% līgu, tad viņam ir viena alga, vai viņam ir tie 5 kilo vai nav. Viņš tāpat ir fantastisks uzbrukumā.
Tas ir viens iemesls. Tad tas, ka viņam it kā vasarā tas supermaks līgums, kas būtu tur 375. Nu, vienādi sakot, tur sezonā tuvu tur 80 miljoni viņam būtu jāmaksā. Nu, traka nauda, jā. Varbūt tas ir iemesls. Tas, ka Mavericks vairs nav īsti Cubana klubs, viņš lielāko savu kontrolu paketi pārdeva, ka jaunajiem īpašniekiem atkal kaut kāds cits intereses. Nu, visi baigi tagad mēģina tos zemūdens akmeņus izlīst un izokšķerēt. Nu, kas tad bija tas, kāpēc par šādu soli? Bet tas, ka Dončičs tagad ir nonācis Losandželosā, tas nozīmē to, ka Lebronam šī ir pēdējā sezona? Ļoti labs jautājums. Domāju, ka nē. Domāju, ka nē? Jo es tomēr domāju, ka līdz ar Lukas ierašanos Lebrons jau ir baigais uzvarētājs. Tā uzvarētāja mentalitāte, jā, varbūt viņam tie tituli nav tik daudz, cik gribētos, bet es domāju, ka viņš redz un jūt, ka viņš ar šo komandu vēl var dabūt gredzenu. Varbūt, ja ne šo sezonu, tad nākamajā noteikti. Plus vēl viņam ir tās beigās tie sapņi spēlēt kopā ar dēlu. Viņš jau kā tagad spēlēja šajā sezonā ar Broniju, bet tas jau nav tā, ka viņi tur 30 minūtes kopā spēlē. Es domāju, ka arī Bronijs jau tikko uz galīgi bija pat nosūtīts. Nu jā, nu, viņiem tur epizodiski viņi ir uzspēlējuši kopā patiesībā. Un es domāju, ka tas sapnis arī vēl Lebronam vēl projām dzīves. Nu, tā normāli spēlēt kopā ar savu dēlu. Jā, nē, es vienkārši domāju, kā viņi ap divi sadalīs bumbu. Nu, tas ir. Nē, nu tas, ka Lakers ir, viņi ir tirgus ziņā uzvarētāji. Nu, tā, pirkstos kreklus, un nāks uz spēlēm, un hypes būs, un tā intriga, ažiotāža. Es domāju, ka viņi ar šo vien ir izcēluši kaut kādu lozi. Vai tas sastāvs ir tāds, ar kuru cīnīties par čempionu titulu, es esmu tā 50-50, ņemot vērā, ka tā ir Rietumu konference. Pagaid, viņi tagad Deivis vietā garo paņemtu Williamsonu, jā? Jā, no Charlottes viņi iemainīja, bet tur tā problēma ar to spēlētāju esot, ka viņš esot diezgan slings aizsardzībā, un ka viņš ir tāds, nenopietns. Lai gan, jāatcerās, Charlottei nebija pat labākā komanda, tādā ziņā viņi ne par ko necīnījās. Līdz ar to tad var jau saprast to, ka varbūt viņš nebija tik ieinvestēts tajā darba ētikā, kā viņš varbūt būs šeit. Protams, tu blakus nostājies Lebronam, Dončičam, cilvēkiem, kuri grib vinēt visu, ko vien var vinēt. Jā, es domāju, ka tev arī bija šī attieksme, jebkurā brīdī pamainīsies, nevis, ka tu atrodies Charlottē, jā, kas principā par neko necīnās. Pat pa playoff īsti viņi vienkārši spēlē. Tieši tā, līdz ar to. Taču es domāju, ka tur uzreiz gan motivācija, gan vispārējais. Tas arī kāds vēl cits maiņas veids. Es domāju, ka Lakers gatavojās, bet vai viņi spēlēs finālā? Es saku, ka es nezinu, es to nevaru apgalvot. Tāpēc, ka Rietumu konference ir ļoti stipra. Un tur ir 6-7 komandas patiesībā, kas var arī uz titulu pretendēt. Kā Oklahoma City ar savu šeit Džildžis Aleksandru mauc vienkārši kā tanks. Ja? Viņam, man liekas, tikai 9 zaudējumi šobrīd ir regulārajā turnīrā. Un Denver nekur nav pasaules. Tu redzēji, kā Bostonā dzīvojās? Vajag, jā. Paņēma vinēja Cleveland. Jā, bet pēc tam zaudēja, kam neatceros. Labi, bet un galvenais Cleveland vinēja. Lūdzu. Viss kārtībā. Tā kā džeki grib, tad viņi var nospēlēt tā kā vajag. Jā. Un tas atkal man veidina par to, ka uz izšķirošajām tam spēlēm. Vēl jau jāņem vērā. Tur jau pienāks klāt vēl arī tāpat Bostonā un, protams, arī Cleveland un tā tālāk. Jā. Regulārajā sezonā jau bieži vien komandas ar 70% varbūt spēlē. Un playoffs tas ir pilnīgi cits turnīrs, pilnīgi cita opera, pilnīgi cita noskaņošanās. Un, jā, būs interesanti. Bet par vēl vienu vaiņu mums jāparunā. Ne jau tikai Dončiča maiņa bija tāda, kas uzspridzināja līgu. Jimmys Butlers dabūja to, ko vēlējās, ir prom no Miami un ir nokļuvis Golden State'ā kopā ar Stefanu Kariju. Jā, un Stefans Karijs pieprasīs maiņas. Pareizi sapratās baumas, vai kaut kas tur bija? Tas tur tādā baumu līmenī. Jo es to tā kā izlasīju jau pēc Butlera maiņas, es domāju, pagaid, tev tā kā vēl vienu All-Star spēlētāju pieliek blakus klāt, un tu tagad pieprasīsi, tā kā gribēs prom. Tad vienīgais, es nezinu, cik tā bija pīle. Tad vienīgais iemesls var būt tāds, ka jūs fiziski jums nesaskan, tā, ka jūs neesat galīgi ne čomi nekas, jā. Tāpēc tikai tā tu varētu darīt. Bet es to baumu tā īsti neizpratu. Bet Butlers, jā, viņš tur mocījās, tu jau pats stāstīji, cik ilgi jau viņš tur mocījās. Tur vesela epopēja. Jā. Un viņam baigi interesanti, viņam preses konferencē jautāja, kas tev visvairāk pietrūks no Miami? Viņš saka, bļāviens, es tieši nesen Miami savu kafejnīcu, viņam viņš kafiju, aizraujās kafiju taisīt. Es savu kafijas veikalu atvēru, un tagad es pat īsti nevarēšu pats iet.
Tas tāda ir ironija. Uz izbraukumu spēlēm. Jā, tas ir tāda ironija. Tas nozīmē, ka... labi, bet rietumu uz austrumiem jau arī vienreiz sezonā sanāk, viņi brauc uz Miami. Jā, tad vienreiz sezonā toreiz ieskriet. Tā ir. Tā kā interesanti. Man interesē, kā tas viss mainīs vispār līgu uz priekšdienām. Tīpaši tas, ko tu teici, ka, principā, galīgi zem galda šitā maiņa, bet pa Dončiču runājot, tik veikta. Es domāju, ka tas daudziem, vēl varbūt paturpinot šo tēmu, Denis Šrēders, pasaules kausa MVP. 4 reizes, ja? Ir aizmainīts. Jā, šos. Cik stundu laikā un dienu laikā, un viņš atļāvās pateikt, būsim godīgi, šī ir modernā verdzība. Jā. Kā tu uz to skaties? Viņš tā diezgan kontroversāli. Bet viņš jau nav pirmais spēlētājs, kurš tā ir mētāts, un tas jau ir bijis arī iepriekš, bet paturpinot to, ko tu teici, un mazliet iepinot arī to Šrēdera tekstu, man šis vēl aizvien visvairāk pārsteidz, jo mēs jau pie šī galda esam runājuši, vēl eksperti pie citiem galdiem runājuši, un treneri runājuši, spēlētāji runājuši, un tā tālāk, ka NBA tā spēlētāja līga, kur spēlētāji visu kontrolē, un tad Eurolīga ir tā, treneru līga, kur treneri visu kontrolē. Tad tagad ir tā, kad tie spēlētāji... Par kādiem spēlētājiem mēs runājam? Bija pieraduši, ka viņi visu kontrolē, ja? Un tagad rekur tie cilvēki, kas tā kā birojā strādā, parādīja, man liekas, tiem zvaigznēm. Kā tad īstā lieta būtība ir, jā? Jā, Džek, jūs kontrolējat, jūs visu kontrolējat. Es tev piekrītu, ka kaut kādā tādā varas sadalījumā tas varbūt pat izlīdzinājās šobrīd. Ka tomēr atkal tām zvaigznēm pateica, hei, jūs varbūt esat zvaigznes laukumā, bet ārpus laukuma ir citi cilvēki, kas dara savu darbu. Jā. Un bet tas arī tiešām tas man pārsteidz, jo tomēr tā spēlētāja līgas vārds NBA tomēr nostiprinājās jau cik tur gadus. Jā. Protams. Tur špīleri paši visu kontrolē, un tagad šitā pret viņiem izrīkojās. Interesanti. Jaudīgi. Par Ziemeļameriku vēl parunāsim. Šito varbūt mēs redzēsim, ka nākamais kolektīvais līgums būs jāslēdz. Iespējams, spēlētāja asociācija un paša līga, jā, un tad tur varētu arī spēlētāja asociācija atkal savus procentus paaugstināt. Visus. Protams, jā. Viņiem tur parasti ļoti tādas asas diskusijas, ka pat pāris reizes pat lokauts ir bijis. Jā, tas visās profesionālās Ziemeļamerikas līgās tā ir, kur ir šis spēlētāja asociācijas. Jā, naudas jautājums. Jā, protams, jā, katrs grib, ja līga pelna tur miljārdus, tad spēlētāji arī grib. Jā, bet būsim godīgi, ja tur līgas ienesīgākajiem spēlētājiem $70 miljoniem ir sezonā, tas ir tā ir ļoti liela nauda. Tā ir traka nauda. Bet no otras puses viņi arī ienes, tagad saka, miljārdus līgai. Par Ziemeļameriku, bet par Latvietu Ziemeļamerikā, nevis restīvi basketbolu pārējiem uz hokeju, Rodrigo Ābols debija NHL, pirmais vārtu guvums NHL un pirmā rezultatīvā piespēle. Jā, skaisti. Rodrigo tagad ir nobrģējis savas pozīcijas. Jā, vēl pārāk agri teikt, bet pierādās tas, ko es arī vienā radījumā par Rodrigo teicu, kad, skatoties uz Rodrigo, noliekot Rodrigo un Teodoru Bļugeri, es teiktu, ka Rodrigo pat ir labāks nekā Teodors, Viņam gabarīti vienkārši lielāki, bet, visu pārējo, ko viņi dara laukumā, ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi spēlētāji. Tad lūdzu, Rodrigo iedeva iespēju. Tas bija pateicoties traumām, citu džeku. Viņš, manuprāt, to iespēju izmantoja. Es gan biju gaidījis mazliet labāku to statistiku. Statistiku pirmajās spēlēs. Tātad 9 mačos viņam ir 1+1, bet pēdējās 2 spēlēs viņš to 1+1. Ja tas pirmās spēles es biju gaidījis, ka viņš tā kā būs... varbūt kaut kāds meisliņš varbūt iekritīs, un ka viņš varbūt būs agresīvāks. Jā, bet tad es atkal padomāju, kāpēc nav. Zini, kāpēc nav? Tāpēc, ka Rodrigo jau ir 29 gadi. Jā. Un viņš jau tagad, viņš nav tas spēlētājs, kurš tagad izlūks laukumā. Kā tev 20 gadīgi, teiksim, vai 18 gadīgi izlūks laukumā? Tu visiem pārbrauks pār, nostīs kādu laukumā, apmēram, ja vajadzēs. Jā. Rodrigo jau tās nav. Viņš izdarīja visas tās lietītes, kas viņam ir jāizdara, jā, un viss mierīgi, un tas, manuprāt, arī palīdzēja. Bet par to, ka viņš varētu palikt komandā, es domāju, ka viņš varētu palikt komandā, bet ne tik daudz savu sniegumu dēļ, cik komandas biedru dēļ, un tas komandas biedrs ir, lai vai kā negribētos, Krievs. Mičkovs, kurš Filadelfija viņa paņēmusi ir kā tādu nākamā arī superzvaigzne, jā. Kuram Rodrigo vienkārši perfekti konfekti iedeva. Jā, tieši viņam iedeva. Tieši Mičkovam iedeva to smuko piespēli, jā, un tur pēc tam arī bija Twitterī arī, ka tur Ābols tur daudz runāja, tad Mičkovam, protams, kā Krievam esot šausmīgi slikta angļu valoda, ka tur neprotot, un Rodrigo mākot krievu valodu, un tur baigi labi ir un tā tālāk, un tas arī varētu būt diezgan liels ieguvums
Rodrigo, ka viņš varētu palikt tajā Filadelfijas pamatsastāvā. Tagad interesanti, Rodrigo ir izīrēts AHL-am, jo tagad NHL-ā būs 4 nāciju turnīrs, lielāka pauzīte, un AHL klubam 5 spēles, vienkārši, lai Rodrigo iegūtu spēļu praksi, viņš ir aizsūtīts uz AHL, bet tas pieļauj, ka viņš nospēlēs tās 5 spēles, beigsies tas 4 nāciju turnīrs, NHL-am viņš būs atpakaļ lielajā komandā. Jā. Tā kā citi varbūt sabīstās, atkal Rodrigo aizsūtīts, es domāju, viņš būs atpakaļ. Vienkārši tāpēc, lai viņš spēlētu. Ne, bet Rodrigo jau ir 2 virziena līgums. Viņi var mētāt šurp turp bez nekādiem vaivariem, nekur nav tev jāliek. Protams. Cik gribi. Kāds satraucās ieraugot vienkārši ziņu virsrakstā vārdu AHL, sirds apstājās un atkal aizsūtīt. Nē, es domāju, ka viņš tur uz kādu brīdi vēl būs tur. Un tālāk, protams, ja tiešām tas sniegums nebūs tik labs, tad varbūt viņi tur nosūtīs. Bet viņš ir šāda kalibra spēlētājs. Pilnīgi noteikti. Viņš pat, ja viņam dos lielāku iespēju, viņš pat var augstākā maiņā spēlēt. Es pat teiktu, ka AHL, ņemot vērā, ka Rodrigo tur nebija līderis izteikts komandas, viņš tāpat ļoti pieklājīgi statistika 34 mačos un nemaldos bija 19 rezultatīvitātes punkti, 9+10, ļoti pieklājīgi, manuprāt. Ļoti laba statistika. Jā un nē, jā? Jā un nē, varbūt. Nē, it kā jā, bet 29 gados. Labi, jā. AHL gribētos vairāk. Manuprāt. Jā, un NHL 9 spēlēs 2 punkti. Tas jau ir ok, debitantam. Viņš jau teica, cik dīvaini ir izslidot debitanta apli, ka tev sieva un dēls skatās tribīnē. Jo parasti jau to tu dari, ka tu esi vēl viens pats, apmēram, ka tev vecāki skatās uz tevi un viss. Bet viņam jau sanāk citādāk. Tā ir ar tiem vēlajiem dimantiem. Bet pats lielākais prieks ir tāds, ka tajā brīdī, kad viņš parakstīja to Filadelfiju, es nebiju no tiem faniem. Es nebiju tas, kurš baigi tur priecājās par šo līgumu. Es teicu, ka ārprāts, ka tik nav tas pats variants, kas bija toreiz Floridā viņam. Jā. Ka viņš parakstīja un neviens spēlē. Jā, ka tu beigās viņi pat mūs VCHL pareizi atceros. Tur briesmīgi bija tiešām. Latvijas sakot, izčakarēja. Florida viņi gribēja arī šajā starpsezonā parakstīt. Jā, Flyers pasteidzās. Jā, Flyers pārpirkuši Rodi, bet, es saku, bet tagad ir forši tas, ka tiešām viņš to savu sapni būs piepildījis. Jā, tālāk jau kā tur izvērtīsies, tas jau ir. Komandai ir problēmas ar vārdu gūšanu. Komandai ir problēmas ar treneri. Viņiem ir daudz problēmu, viņi ir 15. vietā. Es nezinu. Tur diezgan švaki viņiem iet līdz ar to, jā. Tur vēl nav baigais vecais skolas tāds treneris. Bet es saku, taču... Ir cilvēki, kuri māca aiziet, un ir cilvēki, kuri nemāca aiziet. Viņš no Kolumbusas izmet toreiz. Es tev saku, es viņam sen jau vairs neticu. Nav viņš treneris. Šobrīd viņš nevar trenēt NHL komandu, manuprāt. Atkal mums dīvaini eksperti domas, jā. Nevar. Tur ir jānāk kaut kam jaunāk domājušam nekā viņam. Tā. Par ziemas sporta veidiem aizvadītajā nedēļā, labi, nav svarīgi. Vienādi sakot, Baiba Vendi, ka mums ir Eiropas čempioni biatlonā. Tagad tūlīt jau ir pasaules čempionāts biatlonā, kur tu arī būsi, kā viens no skatītājiem. Kā tu vērtē, kādas ir izredzes mūsu biatlonistiem pasaules čempioni? Struntīgi ir tas, kad Andrejs saslima. Tas ir struntīgi. Jā, tas nozīmē to, ka pat ja viņš tur izdasļojies, tāpat būs jūtams tas sekas. Un mēs jau iepriekš esam runājuši, ka Andrejs vairs nav tik ātrs uz slēpēm, kā agrāk. Ja viņš ir bijis vēl slims, tas nozīmē, ka viņš būs vēl maķenīgi, varbūt atpaliks no tās spīces tieši uz slēpēm ātrumā. Jā. Un, protams, arī varbūt kād pāris sitienu pulsiņš būs lielāks arī šaušanā automātiski. Jā. Tas baigi nepatīk, ka tieši sanāk uz izšķirošajām sezonas lielākajām patiesībā. Lielākajām sacensībām tu paņem un saslimsti. Bet kārtējais pierādījums tam, ko sportisti visu laiku saka, un parasti cilvēki to nevar saprast, ka tajā brīdī, kad tu esi formas pīķī, kad visvieglāk esot saslimt. Tāpēc, ka tav imunitāte ir švakāka. Jā, parasti cilvēki to nesaprot. Sportisti to ir milzīgi daudz reižu stāstījuši. Un tas laikam ir piepildījies kārtējo reizi arī Andrejam. Bet Baibai jau viss ir kārtībā. Viņi ir super ātri slēpēm. Viņi nevar trapīt. Viņi nevar sašaut. Viņi nevar sašaut vienkārši. Tagad Eiropas čempioni viņi beidzot sašauja, bet arī nosacīti sašauja. Nosacīti tieši tā sašauja. Bija 3-0 un beigās 3. 3 pa paložiem. Labi, ka tas pārsvars bija tik liels. Ka viņi varēja vienalga to zeltu dabūt. Jā, bet vismaz trāpīja. Forši, kad viņi tas pirmās 3 trāpīja, un tā medaļa vienmēr jau arī ir tāds labs. Valsts tiesa viņi noprēmēs arī par šo? Noteikti. Eiropas čempionu tituls tas ir prēmējams.
Nu, tas ir olimpiskais sporta veids. Tad jau tad jau pat nevarēs arī papildus kritērijas izvirzīt un atkritīties no šitā. Nē. Tur ir un arī Olimpiskās vienības A sastāvs ar šito ir nopelnīts. Andrejs ar 2 top 10 finišiem. Jā, un tagad Baiba ar Eiropas titulu. Arī nopelnīja A sastāvu, tā kā tur arī Baiba ar Andreju var neuztraukties par nākamo sezonu. Bet ko tu domā par to, ka daudz saka, ka praktiski šis tituls tāds ir devalvējams, jo top 30 nestartēja. Kas ir pasaules kausa kopvērtējums top 30. Tas ir arguments, nav arguments. Daļai arguments, jā, labi, tur nebija paši spēcīgākie, bet ej un uzvar tur. Es arī uzskatu, Āfrikā kaut vai vinnēja. Ne jau Āfrikā gluži, bet ej un uzvar, jo tur, atvaino man, tur tie otrais sastāvi francūžiem un norvēģiem. Tur ir tādi, kur arī pasaules kausā mierīgi desmitniekā būs visas meitenes, visas džeki no otriem sastāviem. Tā kā ej un uzvar, tur arī tādā konkurencē. Protams, tur nebija pašas pasaules spīces, labākās dāmas, bet tāpat. Kļūt par čempionu nav vienkārši. Nav vienkārši, un es saku, viņa bija ātrāka nekā ļoti, ļoti laba līmeņa sportists. Ļoti laba līmeņa biatlonists. Tā kā, ņemot vērā, atvaram man, tu paskaties arī pasaules kausos, tāpat Baiba, 60. ir bijusi, viņa 52. ir bijusi. Viņa ir ļoti raiba sezona. Jā, bet viņa jebkurā no tiem posmiem, trāpot tur 2 šāvienus, viņi tur būtu uzreiz automātiski desmitniekā apmēram. Jā. Tā kā tur ļoti ātri slēpot. Jā, bet vienkārši, lai saprastu, cik blīvi tie rezultāti tajā biatlonā. Ir sevišķi dāmu biatlonā. Nenormāli blīvi tie rezultāti ir. Un tāpēc teikt, ka Dievs tur pirmās 30 nebija, Dievs, un tur jau tur otrās pakāpes tur čempionāts. Jā, viņš ir vājāks nekā varbūt gribētos tas Eiropas čempionāts, bet tās dāmas, kas tur startē, viņas arī ļoti labas ir. Tiešām ļoti, ļoti labs, un, kā jau teicu, tur Norvēģijas otrais sastāvs un Francijas otrais sastāvs dāmām tur mierīgi pa desmitnieku iet, un pat var uzvarēt arī kādu gonku pasaules kausā. Bet nebūs atkal tā, ka Baiba nesašauja no atkal tikai 30. 40. vietas pasaules čempionu. Pasaules čempionu jau 30. vietā nebūtu tik slikti. Nebūtu, bet visi jau vienmēr grib. Baibai jau bija labākais sasniegums karjerā pagājušajā čempionā. Tas jau atkal palicis visiem. Kaut kā bišķi aizmirsies, tāpēc, ka Andrejam bija medaļa. Viņš bija otrais, Baiba bija 5. Tas jau arī ir wow. Wow. Tas bija vienkārši super, labākais sasniegums, kāds ir bijis. Sievietēm. Jā, Madarlīdam pasaules čempionu nebija tik augsts. Viņa olimpiādē bija 5. Jā, laikam. Jā, Madarlīdam bija 5. olimpiādē. Viņa pasaules čempionu nebija tik augsts. Tā kā, tas ir super sasniegums, vienkārši, kas arī mazliet aizmirsies tajā Andreja medaļas. Kaut kā atmiņ, kaut kādā mērā, Jā, tā kā, tas jau arī baigi labi ir. Kā būs, tā būs. Tu būsi Šveicē komandējumā. Ko tu pats sagaidi, esot tur uz vietas? Noķers to feeling, ko tas nozīmē būt pasaules čempionu ar faniem, to mēdīju interesi par sportistiem. Tu baudīsi to laiku arī tur? Gan jau mazliet sanāks pabaudīt, bet pārsvarā tā būs strādāšana. Esmu bijis jau Rupoldingā pasaules kausa posmā, un cik es sapratu no kolēģiem, no Raimonda, piemēram, kas ir bijusi, tad baigi neatšķirās tur pasaules kausa vai pasaules čempionāts, jo visās tajās vietās, kur notiek arī pasaules kausa posmi, tur tā fanu kustība ir tikpat liela kā jebkurā pasaules čempionātā. Un tad tur būs principā tāda paša svētka, kā tas bija Rupoldingā, piemēram, kad es biju. Neatceros jau vairs gadu, 18. gadā laikam varētu būt vai 17. Šveicē līdzīgi kā Francijā garšīgi kafija un krosāni? Esmu bijis Lozanā. Bet tā bija franciski runājošā daļa. Tagad būs Lencerhaidē, kas ir vāciski runājošā daļa. Tām ļauj man atcerēties, kas bija Lozanā. Lozanā. Tur bija, jā. Tur bija labs maķīts. Tur bija dārgs maķīts. Tur bija ļoti dārgs. Bija, vidējais Big Mac komplekss bija 18 eiro toreiz. Ārprāts. Jā. Bet es saku, es neatceros, kurš tas gads bija. Tas bija tas gads, kad Krievija izslēdza no olimpiskās kustības. Tas 17. gads. Kaut kas tāds varētu būt, jā. Jo toreiz es vēl biju starp tiem, 100 žurnālistiem, kas Zubkovam tur uzbruka ar mikrofoniem, un vēl tur paņēmām arī, ko viņš tur saka. To es atceros, un tur, saka, vidējais Big Mac komplekss bija 18 eiro, bet tagad es runāju ar mūsu florbolistu, kas Šveicē arī spēlē un strādā. Viņi teica, ka esot dārgāk, bet baigi dārgāk neesot palicis. Tā kā, nav tā, ka reiz 2, kā tagad tur 30 būtu, eiro. Kas daudz, kas tagad ir palicis dārgāks. Esot dārgāk vidējais Big Mac komplekss, bet viņi precīzi vienkārši nepaspēja. Viņam ap 20 pateikt, bet viņi teica, ka bija virs 20, bet baigi daudz virs 20 nebija. Okay. Tā kā, bet es pārbaudīšu. Tā kā savu Lencerhaidē es pieļauju, ka nav McDonald's. Tā kā lūdzu sauc savu kraikasīt, savu cūciņu tukšot ārā. Šveice būs dārga. Noteikti tā būs dārga. Tur jārēķinās Šveicē arī tās viesnīcas, ka tur meklē.
Katrā ziņā, pēc tam, kad tu atgriezīsies, jo tas nozīmē, ka nākamnedēļ mēs noteikti nevarēsim ierakstīt, tad tu varēsi savos iespējos padalīties un kā cilvēks uz vietas pateikt, kas tad mums izdevās un neizdevās. Bet gribu parunāt par kādu ļoti lielu sasniegumu, par ko mums nebija līdz šim sanācis parunāt, un kuru mēs abi klātienē piedzīvojām. RFS vēsturiskā uzvara pār Amsterdamas Ajax, abi bijām stadionā, piedzīvojām tās fantastiskās sajūtas. Eiropas līgas skaistais piedzīvojums ir beidzies mūsu čempionu vienībai. Cik baļu skalā tu vari iedot atzīmi mūsu komandai? Es nezinu, 9. Daudz. Tas ir daudz. 9. Nu, jo es jau, man liekas, vienā no iepriekšējiem raidījumiem teicu, ka visi ir baigi forši, bet gribētos uzvaru. Tu uzvaru dabujām. Tad, turklāt pret kādu klubu. Jā. 10 tas likt, ja mēs tiktu tālāk. 24 nekai būtu tikuši. Tad varētu te likt 10. Tagad likšu 9. Uzvar bija, nešķirt bija. Forši. Man liekas, tās sajūtas. Nevis vairāk man sāp. Zini, kas man vairāk sāp? Pirmā spēle Bukarestē. 1-4 un noteikti arī pret Tel Avivu, kur Janka Pendele neiesit. Jā, tad bija pret Tel Avivu Jankas Pendele. Īsti pret Pauku nebija variantu. Bet Pauku vienkārši tad neizteiksmīgi spēlē. Varbūt pret Frankfurtu varēja niču dabūt. Ja tur Marhijevs būtu iesists. Jā, es atceros, tur pret Štangi viņš ielikt tā bumbu. Jā, bet man tā Bukarestas spēle visvairāk nepatīk. Tiešām tas bija vissmagākais zāģis. Tāda, ka vienkārši es tur noskatījos un likās, Dievs, kas tad būs pret pārējām komandām, jā. Nopietni. Ja Bukaresta laba komanda, bet nav nekāds baigais grants. Tas bija tā, ka šausmas. Tāpēc man arī likās, ka mēs Bukarestē tur diezgan vāji nospēlējām, pēc tam bija mājās pret Galatasaray. Es teicu, čom, te jau būs 0-5. Beigās 2-2. Es viņam saku, tāds prieks, ka es tā kļūdījos. Jā. Bet, es liku 9. Saku, 10 būtu tad, ja tiktu nākamajā kārtā 24. Tad būtu 10. Tagad 9. Es saku 8, jo man liekas, ka tomēr, lai gan tie punkti, ko mēs izcīnījām, ir daudz, jo neviens negaidīja, ka 5 punkti mums būs, tomēr tā sajūta ir, ka varējām drusku vēl kaut kur ieķerties. Varējām, jā. 2 punktus mēs vēl točnu varēja dabūt. Es saku, pirmkārt pret Makabī, kur varēja jau kompensācijas laika, kurā jau minūtē izraut 2-2. Un arī Frankfurtē varēja pie labākas apstākļu sakritības būt vai 0-0 vai 1-1 attiecīgi. Tā kā, bet kopumā tādus futbola svētkus un tādu atkal līdzjušanu manī raisīja tas Eiropas līgas turnīrs. Es nezinu, man baigi patika. Tur viss bija labi, bet es tagad domāju par nākamo gadu. Es nepaskatījos. Būs jāpaskatās visi tie UEFA rangi, cik mēs esam koeficienti, koeficienti pakāpušies augstāk. Skaidrs, RFS ir čempioni, jā, viņi būs čempionu līgā spēlēs, un viņi būs izsētā komanda noteikti pirmajā kārtā un dabūs nomināli vājāku pretinieku, un tad, ja to pirmo kārtu mēs pārvaram, viņi patiesībā pat konferences līgā pat jau diezgan stabili. Principā jāpārvar 2 čempionu līgas kārtas, lai tu esi konferences līgas grupu turnīrā. Jā. Ja pirmā pārvar, tad tev ir ļoti labas jau cerības uz konferences līgas grupu turnīru. Jā. Un to es kā minimumu gribētu. Plusāk, kas ir augsta latiņa, ka mēs tagad runājam. Mums pamaturnīru vai. Tad jau izlutināt klausies. Minimums konferences līgā. Tas gan. Vajag traki skan, bet tā gribās, lai, ja mēs esam tikuši tik augstu, tad ir jāpadzīvojas vēl pie tiem traknajiem visiem klubiem. Ja tu vari nosmelt to krējumiņu, kāpēc to neizdarīt? Jā, un ja teiksim, mēs atkal tiekam rudenī spēlēt, atkal RFS kaut ko tur izdara, atkal dabū ranga punktiņus, tas jau palīdz arī visām pārējām virslīgas komandām, vicečempionai, kausa ieguvējiem tā tālāk arī. Protams. Tas viss to līmeni rauj uz augšu, kā sacīt. Varam tikt varbūt arī, ko vicečempioni tur var tikt pie Eiropas līgas kvalifikācijas, nevis pie konferences līgas kvalifikācijas, tā kā visādi. Tas viss nāk labi virslīgai. Vēl no UEFA RFS klubs dabūs vairāk nekā 6 miljonus eiro. Tas ir gan par tiem visiem maksājumiem, gan par neizšķirtu un uzvaru, un tur diezgan laba tā summa salasās. Es ceru, ka... Jā, laba, bet zini, kas ir? Tu uzskati, ka tas viss būs par nulēm? Nē, ne jau par nulēm, bet tas tajos mērogos, kādos spēlē Champions League klubi. Tas ir nekas. Tas ir dzeram nauda. Jā, tas ir viens spēlētāji pārēj, un pat tas nav krūtis spēlētājs. Un šī jau ir tā lieta par arī to pašu konferenču līgu, ko esmu arī kuluāros tur runājis ar futbola cilvēkiem, kāpēc konferenču līga tika izveidota, tāpēc, lai šiem tā saucamajiem nabagiem. Jā, arī kaut kāds turnīrs. Arī turnīrs, kur viņi naudu, viņiem lielu naudu.
kaut kādu var nopelnīt, kas ir pilnīgs kapeiks, ja? Un tad Eiropas līga arī paliek kā Eiropas līga, ja? Un tad, lai Champions līgā tur tas viss krējums svārās, un lai beidz runāt par savu superlīgu vispār, jo tad mēs palielinām vēl Champions līgā, ja? Un tad nabagiem arī atmetīsim tur tādai Rīgai, tādai Viļņai kaut kādai vai Helsinkiem, ja? Vienalga, jā, Viņiem pietiks tur. 6 miljonus ieraudzīs, viņi tur būs starā būs. Tā tas arī ir. Mēs tur pārlaimīgi, vai ne? Jā, un tādu viedokli esmu dzirdējis. Bet no otras puses sakal tas, ka ir pietiekami augstu rangu tādiem futbola cilvēkiem. Nē, protams, es kaut kādā daļai es tam piekrītu, bet no otras puses sakal tā naudiņa, mēs soli pa solītim, lēnām varam vienu spēlētāju. Jā, bet ja šādi turpināsies, tad ir ļoti liels risks, ka vienkārši tā plaisa paliek nenormāli liela starp Champions League klubiem un pārējiem klubiem. Protams. Nenormāli liela tā plaisa paliekot. Un tu pat labi spēlējot tādā konferenču līgā regulāri, tu nevis tuvojies viņiem, bet krīt tālāk. Krīt tālāk, jā. Varbūt ne tik ātri, ja tu vispār nespēlētu konferenču līgā, bet vienkārši tu krīt. Nē, padomā, Champions League top klubiem 100 miljoni, tur pārējais ir vienkārši spēlētāji pārējais. Tas ir tikai tāds viedoklis. Dažiem cilvēkiem vienkārši to konferenču līgu izveidoja tāpēc, lai būtu nabagie. Pišķiņi apmierinātāk, lai viņi vairs nekaukšķētu, kā saka, tur no apakšas, un lai varētu bagātajiem iedot vairāk, lai viņi beigtu savu superlīgu. Es vēl gribu, lai mēs drusku atgriežamies pie Ajax spēles, jo mums nebija sanācis par šo izteikt viedokli. Domas dalījās par to, kā alējās un uzvedās Ajax fani. Bija ļoti dažādi un asi viedokļi. Es vispirms pateikšu savu viedokli, tad tu varēsi izteikties. Man arī, protams, es neataisnēju nevienā brīdī, ka ir jāatšķirā uz brīvības pieminekli, kas mūsu nacionālais simbols. Kāpēc? Nē, bet te jau jautājums, kāpēc viņi vispār tur bija? Nosodu, bet kopumā es tur nekādu traģēdiju arī tur petardu šaušanā un gājienā vispār neko tādu neredzēju. Protams, bet kāpēc viņi vispār tika klāt pie brīvības pieminekļa? Atvainojiet man, jūs zinājāt to jau pirms pusgada, ka brauks. Plānošanas tātad, tas ir jautājums. Tur jau bija jābūt sētai apkārt un viss, lai viņi tur tālāk tam piemineklim, lai viņi tur pulcējās. Es pēc tam arī sarunās ar citiem kolēģiem teicu, ko jūs darīsiet, ka mums tūdaļ oktobrī atbrauks angļu fani? Tie vispār apgāzīs Rīgu otrādi. Vai būs Eiropas čempionāts basketbolā, kur būs arī tūkstošiem citu valstu fani, karstasinīgie fani, serbi vai kas atbrauks. Ko tad jūs darīsiet? Mēs te nevaram 2000 nīderlandiešiem tikt galā. Turklāt ne jau viss bija agresīvi, kaut kāds tikai bariņš no tiem. Man tas ļoti daudz jautājums raisīja drošības iestādēm. Es to pašu piekrītu tev, ka, protams, brīvības piemineklis tas nedrīkstēja tā būt, bet tā ir mūsu pašu vaina. Mēs laicīgi to zinājām. Preventīvi to varēja novērst. Tu varēja novērst, vienkārši sēt apkārt policisti, apkārt brigādes, viss. Nekāda problēma. Kā izcili es gribu uzslavēt Rīga FC. Vroclavs Šlonsk bija uz konferences līgas kvalifikāciju. Trakie poļi atbraukuši. Arī ap 1000 viņi bija, pat bišķi virs 1000, kas saprat, viņi bija atbraukuši. Tur bija tā noorganizēts. Visas spēcvienības bija pie Skonto stadiona. Tur visa Handas iela bija tiešām ar policijas spēcdienestu mašīnām, bruņmašīnām, teiksim tā, ja. Viss sabloķēs tā, ka tur visu laiku tunelīši. Visu laiku tādā čūskiņātiem vroclaviešiem jāiet, ka viņi iet iekšā un ārā stadionā. Un automātiski sanāk tā, ka tu esi vai viens, vai maksimums 2 pa to tunelīti frizēt, ja. Un ja kāds ālējās, to vienu uzreiz var noņemt un viss. Ja viņi nāk visi barā un tu vienu gribi izraut ārā, tā bara tu nevar to izdarīt. Tad neiespējami to izdarīt. Jo pārējie uzies virsū un neko nevar izdarīt. Šitā, ka viņi čūskiņā iet, lūdzu, tu jebkuri var arī agresīvo automātiski neutralizēt un visu smuki. Rīga FC tur bija perfekti pastrādājuši. Cepums viņiem tiešām par to drošību. Bija gan arī kaut kādi mazi starpgadījumi, atceros pēc tās spēles. Tā gan bija vasarā, bija ļoti gaišs ārā, bet ļoti minimāli tur bija. Tiešām viņi arī ļoti zolīti tur bija uzvedušies, salīdzinoši zolīti, jā. Bet viņi arī tur pāris bārus uzturēja 2 dienas, jā. Tā kā priecājamies, ka Lotus ienes Latvijā. Ja? Nē, tas jau skaidrs, ka bāri bija pilni un nauda jau mūsu ekonomikā nāca. Bet vēl par sportisko pusi, kāds no mūsu kolēģiem, mums pazīstamiem cilvēkiem izteicās, ka šai spēlē, respektīvi RFS Ajax, nebija nekāda sportiskā spiediena. Par to mēs daudz ar viņu strīdējāmies. Kā tu uz to skaties? Es uzskatu, ka it kā no turnīra stabula viedokļa mums RFS it kā neko nevajadzēja, bet mēs tāpat vinnējām. Ajax cīnījās par top 8, viņiem tā bija svarīga spēle. Jā un nē šim apgalvojumam. Es jau arī saku, ka bija, jo Ajax cīnījās par top 8, viņam vajadzēja uzvaru, lai tiktu top 8, lai izlaistu to vienu kvalifikācijas kārtu, ja? Izslēgšanas spēļu kārtu izlaistu.
To viņam obligāti vajadzēja. Viņi to nedabūja Rīgā. Un otrkārt, kā mums neko nevajadzēja? Mums katru spēli, ja vinētu 450,000, ja? Atvaino man, RFSam 450,000, tas ir lielāka motivācija nekā, man liekas, 3 punkti tabulā. Ja? Es tā kā likam arī vēsturiskā neviena komanda no Baltijas nebija Eiropas līgā vinnējusi. Otrkārt, tev ir pretī Ajax. Leģendārs klubs. Par ko mēs runājam? Kā var nebūt sportiskā intriga? Tur džekiem acis deg uzreiz. Es kaut kā šito nezinu. Jā, es teicu, ka man arī vairāk es piekrītu tam, ko mēs runājam, ka tomēr bija, bet kaut kādā mērā var saprast ar to domu gājienu. Bet, jā. Varbūt. Jā. Par šo vēl var ļoti daudz diskutēt. Par futbolu vēl turpinām. Bēdīgs stāsts. Par bēdīgu lietu. Valmiera nav dabūjusi licences, nespēlēs nedz virslīgā, nedz pirmajā līgā. Kas ar to klubu notiek? Viss čempionu kapsētāji pievienojas. Mums drausmīgi daudz tādu klubu, kur ir bijuši Latvijas čempioni, bet šobrīd vairs nepastāv un noiet pa burbuli un tā tālāk. Jā. Futbolā labi zināmākais Skonto. Arī Ventspils un Liepājas Metalurgs. Labi, Metalurgs tādā ziņā vismaz pārņēma tagad pašreizējais Liepājas klubs, kaut kādā mērā. Jā. Tas futbols tajā pilsētā nenomira, bet es nezinu, vai Valmierā tā tagad būs, ka tagad pēkšņi cita komanda. Ļoti draņķīgi. Es saku, tādiem ne jau tikai Valmieras un Vidzemes, teiksim, tādiem līdzjutējiem. Valmiera bija mīļa, bet vispār, ja tu tā paprasīji tādiem futbolā skatītājiem tādiem, apkārt pa visu Latviju, tad tādiem neitrāliem, kur nefino īsti pa nevienu komandu. Ļoti liela daļa tev būtu nosaukusi Valmiera, ka viņam patīk Valmiera. Es piekrītu, simpātisks klubs, latvisks kodols. Jā, tur tiešām viss bija jaunie latvieši spēlētāji, bija arī leģionāri un labi leģionāri bija. Spēles stils bija super baudāms, katra spēle bija kā izrāde. Tas ļoti, ļoti patika tādiem neitrāliem līdzjutējiem. Baigi žēl, ka tiešām ar tām visām naudām. Baigi liekas, ka tur būs čušs. Bet zini, kas ir? Baigi liekas, ka būs čušs, lai cik to negribētos atzīt, bet... It kā ir pareizi. Tiešām šīs stingrās prasības pa finanšu tur virslīgu domā, jā? Nē, es vairāk jau pa nākotnes līgu. Pa virslīgu, ir stingrās prasības, ir visiem skaidri zinām noteikumi, ir tur parāds, ir... nevar būt vidā parāds, tad nevar būt parāds, jā. Tieši tā, tur ir skaidrs. Bet pa nākotnes līgu, tad, šeit ir man jautājumi, varbūt mazliet mīkstinām tos noteikumus. Lai mums reģionos futbols nenomirst. Jā, jo šobrīd draņķīgi ar tiem reģioniem. Tiešām draņķīgi ir. Un otrkārt vēl arī tas, šādā veidā, teiksim, klubs šobrīd nevar izpildīt tos finanšu kritērijus virslīgā. Ja? Labi, lūdzu, Valmiera paņēma iesniedz, samierinājās, norīt to grupu. Labi, spēlēsim nākotnes līgā ar jauno sastāvu, mēģināsim attīstīt jaunos spēlētājus un iesniedz uz nākotnes līgu. Ja? Labi. Tagad viņam nākotnes līga atsaka. Ko viņam tālāk darīt? Jūs spiežat klubu bankrotēties. Izbeigt tā eksistenci. Jā, izbeigt tā eksistenci. Iespējams, automātiski, es nezinu īsti, kā tas ir iespējams, bet cik es zinu, ir iespējams, ka to vidu nodokļu parādā arī nekad viņš nesamaksās, ja tu bankrotē, ka var tikt vaļā arī no tiem, kad ir daudz sijā un biedrības partijas daudz nav samaksājuši. Cik stāst nav tieši ar profesionālajā sportā. Tad vispār neko tur nesaņem. Tas sanāk tā, ka vienkārši jūs tā kā liekat tiem cilvēkiem, kuri gribētu spēlēt ar amatieru sastāvu, nemaksājot algas, tomēr spēlēt tajā nākotnes līgā, ja? Jūs liekat viņiem bankrotēties, dibināt JFC Valmieri, ja? Piemēram, un tad atkal... No piramīdas apakšas sākt. Atkal pielaist kaut kādai līgai, ja? Man liekas, nav īsti pareizi. Protams, man var nepiekrist, jo, protams, nav labi atkal parādi, un iespējams, ka tie parādi atkal uzaugtu lielāki. Jā, un kāds teiks, ka kāpēc vienam ir viena noteikuma un citiem pavisam cita noteikuma, ka jābūt vienlīdzības principām. Pa vislīgi es piekrītu. Tiešām, ir visiem skaidrs, un tur mums vajag tiešām stabils klubs. Ja, lai nav par autu, ka nemaksā algas, kā tas bija Valmierā, un tā tālāk. Tur, bet tur nākotnes līgā, būsim godīgi, nākotnes līga ir amatieru līga, tā jauno spēlētāju līga un dublieru patiesībā. Dublieru un jauno futbolistu līga, jā. Kāpēc tu tur nevarētu Valmiera visiem saviem parādiem spēlēt? Man kaut kā. Es tāpēc saku, tā skumīgi. Reāli skumīgi. Par to, kā tā lieta ir attīstījusies. Jā. No otras puses, cits man teiks, protams, cepur nos LFF, ka ir stingrs tā, ir parādi, visu nespēlēt, visu. Skumi jau tas arī, ka īpašnieks sabāz naudu kabatās un praktiski pazuda. Tāds jau ir tas stāsts.
Nu, viņš savā poļu klubā tur salika to naudu kaut kādu. Poļu klubā jau tas pats. Arī, jā. Tur ir katastrofa. Viņam taču arī ir līgums, jaunu spēlētāju pieteikšana, algas arī tur nemaksājot. Skaidrs, Tur tad arī tas pats stāsts ir. Ļoti līdzīga situācija, bet mazliet labāka. Ja? Bet līdzīgi tur arī. Es atceros, ka viņi izdarīja tādu joku, ka viens no, neatceros, kurš tas bija no Valmieras futbolistiem, pārgāja uz poļu klubu, pat pilnīgi tur smieklīgi transferu nav, ka principā viņas to transferu baigi tā kā uzvārījās ietaupīja, ka tā viņi izdarīja. Jā. Tā kā, bet man jau gribētos, ja uz nākotnes līgā to Valmieru redzēt. Ja saka, ļoti simpātisks arī treneru kolektīvs. Simpātisks bija spēlētāji. Protams, šoziem jau bija tāpat lielākā daļa aizgājuši, kas tur bija no tādiem nopietniem spēlētājiem. Bija Varslavāns palicis. Jā. Varslavāns jau, un Vapni. Nē, Vapni bija apakaļmetā. Apakaļmetā viņš bija uz īres tiesībām. Varslavāns laikam bija vienīgais no tādiem izlašniekiem palicis. Laikam, jā. Varbūt vēl kāds, bet Varslavāns bija tāds skaļākais. Labi, okay. Bet arī tie dublieri, kas bija viņiem, kuriem viņi būtu spēlējuši tajā pirmā līgā, viņi arī pietiekami simpātiski spēlētāji bija daudz. Jā. Pilnīgi noteikti varēja komandu būt. Piemēram, tas pats Tukumnieks Penkavits, viņš Valmierā bija. Arī daudz mocījās ar traumām. Pagājušā sezonas beigās atgriezās. Tāds Džeks spēlēt pamatsastāvā pa 9 minūtēm stabili. Vienkārši tur forši. Tagad, kur viņš es nezinu. Varbūt apakaļ uz savu dzimto Tukumu. Jau tā plājas vēl joprojām ir nenormāli milzīgi Rīgas klubi, un tad ir pārējie klubi. Jā. Būsim godīgi. Es arī gaidu kā kurzemnieks, kad Ventspils atgriezīsies futbola kartē. Viņam jau tur īstenībā iet uz augšu. Bet viņiem nav virslīgas komandas. Jā, bet viņam tā pirmās līgas komanda. Viņiem lēnām iet, var redzēt, ka tur ir progress kaut kāds. Ir progress, viņš nav liels. Jā, pakāpienam ir tas progress, bet tur atkal saprotu, vai nu tev ir jādabū privāts cilvēks, protams, vai arī otrs ir pašvaldības. Vai arī pašvaldībai ir jāgrib, lai klubs ir virslīgā. Plus Ventspils jau šobrīd basketbola klubu jau dotē, un tur gan Ralfs Plēnis saka, ka tur arī tas finansējums ir mazāks un mazāks. Līdz ar to man nav baigā pārliecība, ka futbolam kaut ko iedos vairāk. Jā, un turklāt futbolā, lai tu varētu cīnīties ne par pēdējo vietu, lai tu varētu cīnīties kaut kādā normālā līmenī. Par kaut ko vairāk nekā par neizkrišanu. Tev vajag lielāku naudu nekā, piemēram, tādā basketbolā cīnīties par top 4. Basketbolā par top 4 cīnīties var ar mazāk budžeta nekā godīgi sakot, tas, ko basketbola klubs Ventspils šogad dara ar to limitēto budžetu, man liekas, viņi ir tāda vispār paraugs priežzīme, 8 spēlētāju rotācijā, viņi ir tikko iekļuvuši Užavas kausa finālā, viņi Baltijas līgā normāli spēlē un cīnās pa augstām viekam. Tā kā es vienkārši patīkam pārsteigts par to, ka var arī samanedžēt ar netik lielām finansēm arī diezgan veiksmīgu komandu. Jā, un simpātiski komanda. Paskaties, tur latvieši noteicēji. Jā, tur ir 2 amerikāņu sastāvā, bet tu noteicēji latvieši. Jā. Okay, tas Moldāvs vēl viņiem ir sastāvā, kas Piedņestras čempionātā bija vienā spēlē 50 pār. Jā, bet principā līderis ir Arturs Ausējs. Bet viņš jau ir notraumējies, un viņš arī laukumā īsti nerāda to, ko no viņa gaidēja. Gaidīja Ausējs, Bērs ir atdzīvojies ļoti tagad sezonas pusfinālā nospēlē. Jā. Tiešām ļoti patīk arī tie latvieši, un Mežulis ļoti labi spēlē, Zaķis veterāns. Izcili savas minūtes aizvada, jā. Man patīk. Jā, labi, mēs te baigi no futenes aizpildījām uz basi, bet... Pagaid, bet mums jau vairāk nav par futeni jārunā. Jā, es zinu, ka nav. Mēs gribu bišķiņ par sporta politiku parunāt. Bija baigais tagad konflikts par 24. gada prēmijām, tad bija baigais cepiens motokrosa vidē par to, kā tas būs tagad... Nē, nevis motokrosa vidē, bet motokrosis bija vienīgie, kuri nekautrējās par to skaļi runāt. Labi, tu man precīzi. Jāpierunātie ir daudzās. Jā, respektīvi atļauj. Vienkārši motokrosis bija paši drosmīgākie. Tātad numur 1 tātad par prēmijām, jo tur bija Lauris Strautmans, kas bija olimpiskajā sporta veidā daudz ko sasniedzis, un viņam neko neiedeva. Tas ir cepiens numur 1, cepiens numur 2. Latvijas Olimpiskās vienības sastāvā vairāki neolimpisko sporta veidu sportisti nesaņems vairāk atbalstu no LOV. Tas ir tas baigais cepiens. Par tām prēmijām tas ir kaut kā... Tas ir traki? Tas kaut kāds neloģisma kalngals. Saprot, visiem ir... Tu zini, cik tu nākamā mēnesī saņems algu? Tu zini? Zinu. Visi zina spēles noteikumus. Tu esi parakstījis līgumu, tik un tik stundā vai tik un tik par kaut kādu gabaldarbu. Tev samaksā to un to. Tieši tā. Sportistiem taču tāpat ir, jā. Tagad gada beigās pēkšņi Nacionālā sporta padome, jā, ir
Izdomājis, nē, tikai olimpiskajiem un paralimpiskajiem sportveidiem un tikai olimpiskajās disciplīnās. Nu, atvainojiet, draugi, mīļā. Tas būtu no sērijas. Tu visu gadu nostrādā, un tev gadu beigās pasaka, klausies, Andri, tev alga nebūs. Tieši tā, kas tas ir par murgu? Nu, tu pats pieminēji Lauru Strautmani, jā. Viņš šauj 10 metros, kas olimpiskais, jā. Nākamajā dienā, pieņemsim, ir 50 metru, kur viņš arī izcīnīja. Ja? Nu, ko tu viņam teici? Čeki, es tur nepiedalīšos, man tur nemaksā. Viņš turpat tie paši cilvēki. Precīzi tie paši konkurenti viņam tur ir. Vienkārši ir 50 metru un 10 metri. Nu, kāds sakars ir, ja? Vai arī Raimo Vīgants. Pasaules čempions, viņš ir tajā roller slēpošanā. Viņš ir, jā, pasaules čempions. Vienkārši, nu labi, nu viņš jau var nepiedalīties, bet ja viņš nepiedalīsies, tad viņš arī ziemas sezonā būs pilnīgi nekāds. Ja viņš būs labākais slēpotājs, vienkārši gan olimpiskajā sniegumā, gan arī pasaules sniegumā, viņš ir vispār labākais, kāds mums ir bijis. Ja? Jo viņš jau to savu bāzi ieliek tieši ar to roller slēpošanu. Ja viņš tur nebūs, nu, tad ziemā arī augstāku par 75. vietu no viņa negaidiet. Jā. Nu, jā, man likās vienkārši dīvaini tas, ka kaut kam mēs dodam, kaut kam mēs nedodam. Turklāt, man liekas, tas pats Vīgans teica, ka mums ir ka mums šajā gadā, 24. gadā, ir pats lielākais prēmēšanas fonds bijis, kāds mums ir bijis. Klausies. Un ar visu to kāds ar visu to, bet atkal jau negribās zāģēt kādam, bet, ja paskatāmies, 2,2 miljoni bija tas prēmiju fonds. Principā miljons aiziet paralimpiskajiem sportveidiem, paralimpiskajai komitejai un paralimpiskajiem sportistiem par sasniegumiem Parīzes paralimpiskajās spēlēs. Un nevar jau viņiem pārmest, jo viņiem bija medaļas. Mums olimpiādē nebija medaļas Jā, bet kādā konkurencē? Sabat, šeit jau atkal ir tas, nav žēl, tur superforši sasniegumi, nav žēl, bet vai tiešām jāpielīdzina ir olimpiskajiem sasniegumiem? Jā, 1-1. Nu, es nezinu, vai ir vēl kāda valsts pasaulē, kur valsts dalot prēmijas par izciliem sasniegumiem sportā, puse no piešķirtā budžeta aiziet paralimpiskajiem sportam? Domāju, ka nē. Bet mēs esam par šo diskutējuši. Šis ir tik sensitīvs temats. Viņš ir sensitīvs, protams. Ej un pasaka, atņemsim invalīdiem. Jā, protams. Tad tu būsi vienkārši mežonis un tumsonis pats lielākais. Nu. Protams. Tas ir sāpīgs jautājums. Tas saka, šeit ir pat uz samērīgumu jau jārunā. Nu. Saka, paskatāmies, vai tiešām ir kāda valsts pasaulē, kur puse no prēmijām aiziet paralimpiskajiem sportiem. Domāju, ka nav neviena. Es domāju, ka mēs esam viena. Labi, varbūt vēl kaut kur ir. Varbūt vēl ir. Kādas 3-4 valsts pasaulē. Un tad beigās mums ir naudas tik daudz kā nekad, bet beigās tāpat kāds paliek apdalīts. Tāpat, tur jau tā lieta, jā. Un tad šeit ir arī, jā. Mēs šiem visiem sportistiem olimpiskajiem piešķiram, jā. Un tad mums ir olimpiskais Lauris Strautmanis, kurš vienkārši neolimpiskā disciplīnā. Vai mums ir olimpiskais Raimo Vīgants, kurš vienkārši neolimpiskajā disciplīnā. Viņi jau tā nesaņem neko ļoti daudz no valsts. Tie baigie sporta veidi. Saprotu, šī naudiņa tāpat aizies, lai sagatavotos uz nākamo sezonu un visu pārējo. Ja? Atceramies pagājušā gada sākumu līdz marta beigām, man liekas, pat bija marta beigas, sportisti nebija saņēmuši nevienu centu no olimpiskās vienības. Jā, nebija pārskatīts. Nebija pārskatīts, nebija. Jā. Lūdzu, viņi visi uz kaut kādas savas naudas, uz kaut kādas finansiālās spilvenas, tos 3 mēnešus startēja, trenējās un viss darīja. Jā, tā kā saņēma naudiņu, tad atmaksātu to savus aizņēmumus un tā tālāk. SMS kredīts. Bet šeit jau ir tas pats. Jā, precīzi tas pats. Ja tu viņiem tur iedos to prēmiju, tur jau nav runa arī par entajiem tūkstošiem, par 3,000 tur ir runa. Pusaules Strautmans arī baigi labi pateica. Man vispār sieva bija stāvoklī. Man bija jādomā, kas man jāizvēlās. Man braukt uz Sačiem vai palikt ar savu ģimeni. Labi, es aizbraucu un paldies Dievam, sieva vēl nedzemdēja. Bet tur varēja būt tā, ka es principā savu bērnu dzimšanu nokavēju, vai ne? Ka tā likme ir augsta, jā. Un beigās tāpat paliec bešā. Jā, tur es saku, tur ļoti nesmuki. Manuprāt, tas ir ļoti nesmuki. Un tās runas arī par to, ka tur olimpiskajos sporta veidos ir daudz lielāka konkurence. Es arī, tas bija tas punkts numur 2, ka Lova atbalstīs tikai olimpisko sporta veidu sportistus. Mēs arī par to pašu motokrosu. Kāda tur ir konkurence? Kāds muļķības, ka tur nav konkurence? Paskatāmies, Pauls Jonas. Viņš reāli ir vienīgais latvietis pasaules čempionāta augstākajā līmenī. Jā. Reāli. Lauris Freibergs arī bija vēl kādu laiku, bet viņa līmeni un kādā līmenī Jonas tur vispār nesalīdzināsim. Jā.
Tā kā viņš principā vienīgais. Un cerēsim, ka brāļi Reišuļi varēs ielausties nākotnē. Cerēsim, bet nav teikts, ka viņiem sanāks. Jā, īpaši tagad, ka viņiem ir atbalsts. Tur ir tā lieta, jā. Ne, labi, tur jau tāpat atbalsts. Bija tāds nosacīts. Lova viņiem bija medicīniskas atbalsts, kas arī ļoti daudz ir. Tas ir super daudz. Viņiem nemaksāja tur to stipendiju, kas agrāk bija, bet tagad ir algas formātā. Jā, bet tāpat ārsti un vitamīni tie ir tūkstošiem. Tas, protams, es vienkārši nesaprotu, kāpēc un tik klusu, tik mierīgi, neko viens neko nerunājam, tu vienkārši skaties, viss vairs nebūs neolimpiskas sporta. Jo pagāja 3 gadi, kamēr neolimpiskos sportus ielika tajā Lovas sastāvā. Viņi varbūt medicīniskas. Cik ilgi cīnījās un beigās akal. Viss pasakam, bet pats labākais jau zina, kas ir, ka tos gadus, kamēr bija neolimpiskie sporta veidi Latvijas Olimpiskajā vienībā, viņi jau reāli bija nelegāli. Tāpēc, ka viņi nebija nekur nekādas... Viņi pat pret likumdošanu. Statūtos nebija nekur atrunāts, jā, bija olimpiskie tikai. Tas bija vienkārši tā brīža vadības Kārļa Lejnieka. Viņš ģenerālsekretārs bija Lokam, un viņš gribēja, viņš to izbīdīja cauri, un tas strādāja. Bet, ja mēs tā rītīgi gribam piekasīt... Skrupulozi, tad tas bija diezgan pretlikumīgi, atklāt sakot, jā. Bet es tāpat esmu tikai par, ka viņiem tur ir jābūt neolimpiskajiem sporta veidiem. Tajā pašā Igaunijā. Jā, tur arī ir precīzi tas pats, ka tur ir kā olimpiskajā, bet neolimpiskajiem arī ir sava daļa. Citās valstīs arī izstrādājot kritērijus vienkārši pēc kuriem sava daļa. Ka tu vari saņemt, jo neolimpiskie jau neprasa algu sportiskā tāda. Viņiem lūdzu tas medicīniskais nodrošinājums, jā. Viņiem pilnīgi pietiek. Viņi neprasa nekādas tur ikmēneša algas vai stipendijas vai ko tam līdzīgi. Viņiem nē. Ka tu vari aiziet pie lova fizioterapeita, doktora, iziet analīzes, aiziet kaut kādu tur procedūru, uztaisīt vēl kaut ko, vai ne? Tad trauma tev ir, var aiziet pie fizioterapeita, to traumu, rehabilitāciju iziet. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Andri, man vienkārši kārtējo reizi ir tāda sajūta, ka cilvēki, kas neko nesaprot no sporta, viņi ir lēmēji. Ok, Samailovs it kā ir eks-sportists, it kā viņam vajadzētu saprast. Bet tad, kad viņš atļaujās pateikt, ka neolimpiskajos sporta veidos jau nav konkurence tāda, tad tu sāc domāt, cik tad tur ir tā saprašana par lietu būtību. Jā, problēma ir tāda vienkārši, ka visa Latvijas tā sporta vide alaži ir veidota uz olimpiskā principa pamatiem. Jā, un šobrīd, ja skatāmies, tad olimpiskās spēles ir zaudējuši to savu svaru, kā tas bija agrāk. Jā. Un ir tā, ka tie neolimpiskie sporta veidi kļūst arvien populārāki visā pasaulē, jā, un tad olimpiādi gan mēģina tur viņus aizķert un iekļaut savā programmā, jā, un tad, bet tie sporta politikas noteicēji vēl aizvien ir tie paši, jā, kuri ir uz tā olimpiskā... Tie paši vērš tikai citās kulītēs. Nē, vienkārši tie paši cilvēki, kuri ir uz tās olimpiskās sporta bāzes. Viņi paši ir auguši uzskatiem, jā. Jā, un tur jau ir tā lielākā problēma, jā, kad tur vispār vajag aizmirst, dalīt olimpisks, neolimpisks un tā tālāk. Jā. Ja agrāk, teiksim, vārds olimpisks nozīmē, ka tas varbūt tiešām ir tāds pasaulē populārs sporta veids, un šobrīd tas vairs nav tā. Ja tu pateiksi vārdu olimpisks, tikpat labi neolimpisks sporta veids var būt daudz populārāks nekā olimpisks sporta veids. Tieši tā, tur jau tie olimpiskie arī sporta veidi. Protams, es tev saku, tas tā ir. Un to jāsaprot, ka ir sporta vidi mainījusies pasaulē, kad nav vairs tā, ka tev ir tā birka, tie 5 riņķi, jā, un tad tev to esi baigi populārais sporta veids. Tā vairs nav. Pavisam īsi, pirms mēs šodien beidzām, 1 gads līdz Milānas Cortīnas olimpiskajām spēlēm. Cik medaļas tu gribētu no mūsu Latvijas izlases, Latvijas komandas sagaidīt Cortīnā, Milānā? Daudz, ritīgi daudz. Tā, lai būtu vēl lielāks. Lai tās prēmiju budžets būtu vēl lielāks. Vai ne? Tā ritīgi daudz. Es nezinu. Kamēr tu domā, es pateikšu 3. Tas ir tāds mans cipars, kas man liekas, būtu forši. Kur tu gribi 3 dabūt? Kur tik daudz? Kamanas, biatlons. Es redzu tavu skepsi. Nē, lai Dievs dod, kā saka. Un tad vēl viena vai nu bobslīst vai skeletons. Bet tur nav baigā pārliecība, ka tur pat tuvumā ir. Kaut kā galīgi nopildēja, man liekas, es vienkārši esmu optimists. Es saku 3, bet... Vai būs? Es nezinu, es redzu tikai, ka kamanās varētu būt, un tas arī viss. Tas arī viss, jā. Reāli un kamanās, un pie drausmīgas apstākļu sakritības tur kaut kur citur varētu būt. Šobrīd mums ar to ziemas sportu, ja mēs tā paskatāmies... tā ļoti kritiski skatāmies, jā. Ir baigi slikti. Īstenībā tiešām ir sliktas vidējais līmenis, varbūt nav krities. Bet tieši tādi sportisti, kuri var ar pasaules spīdzi cīnīties,
Man tā Rēna satrauc, ka skeletonā šobrīd praktiski tur ir ļoti švaki. Bobslējums tikai viena ekipāža. Pirms olimpiskajā gadā, labi, kamaniņās ir tīri ok, ir roboti, jā, un aparjots ir, un ir bota, un tur ir cilvēki, kas teorētiski varētu labi arī nostartēt. Bet, es saku, kā man štajā skeletonā un bobslējā, jā, tās skumīgi. Hokejs būs. Jā, un cerams, ka ar NHL džekiem. Jā. Tā kā būs interesanti. Hokejs būs, un tu tam arī visu pasauli pievērsīs baigāko uzmanību. Tā kā Gaco līdz zini, kas vēl? Olimpiādē. Jennifer Ģērbane. Bet viņa tagad, viņai tagad ir trauma, bet, viņa varētu sagādāt pārsteigumu, tiešām ritīgi foršu pārsteigumu. Tā pieminam pēc gada 3 medaļas, kā es saku. Jā, tikai jānāk vēl veselīgi viņai. Tieši tā. Labi, paldies skatītāji, ka skatījāties un klausītāji, kur klausījās. Paldies tev, Andri, par sarunu, un tad jau tiekamies atkal kādā nākamajā reizē. Atkal tiekamies, Nesasolīsim kad, bet kaut kad tiekamies. Jā. Paldies. Atā.